Jā. Rozentāls kundze, bet vai jūs piekrīt tam, ka tā ir Latvijas sirdsapziņa? Jā. Lai viņa nāk, lai premjers atļauj uz Latvijas sēdes atnākt cilvēkiem augšā. Viņiem pastāstīt, un kontaktiem es teicu, jūs darīt šo ekonomisku līmeni, un es arī dāda, vai ne? Bet es saku, jūs pastāstīsiet, vai ne? Viņš saka, tas ir labs priekšlikums sēdes slēgt. Es zinu, ka tā Rozentāls kundze tik laipna un tik sirsnīgi klausīties. Te visu laiku jums ir tāda pārmetuma ir. Bet es neklausos tajos. Tādēļ, kad es jums pateikšu, jāklausās, taisnīgāk. Pārmetumos taisnīgos jāklausās, pacientā jāklausās, tieši sacītā vārdā jāklausās, bet tajā, kas ir pasūtīts, tajā nav jāklausās. Jo ir jādara sava līnija, un tas, ko mēs tagad pieņemam, gan par maksājumu samazināšanu, un es arī to līniju turēšu, jo cik man būs tāds pilnvars pildīta ministra amata, vai ne? Lai cilvēkiem būtu neatliekamā palīdzība, jo tieši pareizi, kur mēs ejam, vai ne? Bet tikai tas ir pavisam, ko pateikt. Rozentāls kundze, man ir tāds iespējas, ka mēs ejam galīgi dibenā. Man gribētu dzirdēt, kā jūs vērtējat Satversmes tiesas spriedumu. Es jums pateicu tā, es esmu paklausījusi, un es uzskatu, ka paldies! Jums arī! Pēc, ka viņam sadevši. Jā, paldies! Mēs te apēdam jūs paldies. Nē, bet jūs, kā saka, jūs jau mums arī vietā atnešāt, tagad mums atkal būs iespēja dalīties tālāk. Paldies! Nē, un tāpēc es vispār domāju, ka lemj saskaņā ar to, kā Satversmes parāda. Šī gadījumā es jūs pārtraukšu. Kāpēc pārtraukšu? Es biju tieši Satversmes tiesā, un es gaidīju, kad nolasīju spriedumu, ka tas ir pārkāpums, ka tas ir Satversmei neatbilstošs, un bija skaidrs. Saprotiet, Satversmes tiesas uzskatu. Tas nav tiesas spriedums, tas ir Satversmes tiesas un valdības saskaņos dokuments izdots. Kas nedrīkstēja būt. Es pierādīšu, ka jūs pateicu, kāpēc. Es jau tikko atkārtoju. Satversmes tiesa lem tikai par Satversmes pārkāpumu. Jā, nokonstatēt, visi cauri. Bet pārējais jau, ko viņi darīja, kad tos visos līdz 15 gadam atdot cilvēki, tas ir galīgi nonsens. Saprot, nedrīkst, tas ir Satversmes tiesa parādīja, ka mums Latvijā nav nevienas tiesas. Mums Latvijā ir tāpēc arī tas viss tāpēc tā nodzirdība, tā vilcīgā, tāpēc ir Bet es piekrītu tam, ka nedrīkstēja ņemt no jo, ja gadījumā ir tā, ka mums nav vajadzīgs, teiksim, cilvēki ir priekš tādi. Liels paldies! Jo, piemēram, man ir tāda docenta Linda, tas ir neaizsīgos. Mēs nevaram paņemt nevienu tik indeksologu. Viņa ir īstais eksperts, vai ne? Un tāpēc viņai jāstrādā tagad ar saminātu, bet viņa strādā, tas viņa patīk.